Sāk sākums viņiem vajagos arī parādīties arī tiem slimajiem, ja? Jā. Protams, tās nekas iestas iztīrīsies. Vakarā kilometru nopeldēs, tad baseini un būs viss kārtībā. Tāpēc kā vienmēr piefiksējam, lai viņi ir tik augstu, lai neaizķerās pret zemi vai pret riepu pašlaik dotajā brīdī. Ne? Stresinieks kā vairāk. Pie kalniem piegājāt apstieties? Diemžēl, jā. Diemžēl, jā. Tas ir sākams tikai 50. Motokross nav priekš sausiņiem. Sausiņi skatās televizors tā kā ir. Ieliek telpoņus! Kā tāds sniegs? Tas tāds motociklu uzpaļībā var izdomāt braukt, ja? Es varu nopirkt normālu mocu, bet nopērdu iestādes. Šodien grūta diena aizvadīta. Sākums varbūt nebija tik sarežģīts un tik grūts. Mēs tur mazliet paspēlējāmies ar motocikliem un apskatījām gan bremzēšanu, gan pātrinājumus, gan izjūtu uz motociklu, kaut kāds līkums pabraucām, kaut ko tādu. Protams, treniņu vidū sāka līt lietas. Un tad jau tika pārbaudīti daudzas citas cilvēku noturības īpašības, kurš var adaptēties arī sarežģītos apstākļos, kad arī motociklis paliek par 15–20 kg smagāks un tā tālāk, un kad viss slīd un viss grūti. Veikās viss sudīgi dzīvē, ka būtu labāk foršāk skatīties televizoru, bet viss ir ok, visi izturēja. Man liels prieks par visiem un tā, domāju, ka kaut kas viņiem aizsarsies un iespējams, ka rītā diezgan labi veiksies arī trasē un visi plus mīnus tekoši varēs izbraukt arī pa trasi. Protams, nekādus nereālos trikus no viņiem, protams, negaidām, pat cik tie ir pilnīgie iesācēji, kuri iepriekš nekad nav braukuši, bet es domāju, ka būs diezgan normāli, jo tā, pabraucot dažādus testa vingrinājumus, es plus mīnus arī redzēju, kāda ir izjūta motociklu un tā tālāk, un centos arī kaut kā pacelt viņu.